Ogres rajona slimnīca ir viena no straujāk augošajām ārstniecības iestādēm. Uz šejieni brauc pacienti no Lielvārdes, Salaspils, Jaunjēlgavas, Aizkraukles, Ikšķiles un arī Rīgas. Katru gadu mūsu pacientu skaits aug un ir sasniedzis jau 5000 pacientus gadā. Ogres slimnīca sniedz neatliekamo palīdzību visu diennakti, nodrošina ārstēšanos diennakts stacionārā, kā arī plašu speciālistu komandu, pie kuriem uz konsultāciju vai ambulatoro ārstēšanu ierodas 120 000 pacientu gadā. Novērtējam mūsu pakalpojumus, iespējas tikt reizēm pie ārstiem ātrāk. Jā, mūsu speciālistus ļoti bieži atceras arī pēc vārda, piemin, vēlas pie šī vai cita ķirurga. Prieks strādāt, prieks censties. Ogrē var saņemt diennakts palīdzību intensīvajā terapijā, neiroloģijā, ķirurģijā, traumatoloģijā, ginekoloģijā un dzemdniecībā. 2011. gadā slimnīcai izbūvēts jauns 5-stāvu korpus, kurā izvietotas ambulatorā, rehabilitācijas, kā arī vairākas stacionārās nodaļas. Šā gada beigās tiks pabeigti darbi pie jaunās dzemdību nodaļas izbūves un iekārtošanas. Mums pieauga dzemdību skaits, un respektīvi mēs saņēmām dzemdētājus no pierīgas reģioniem, un pagājušajā gadā pat dzemdības bija 538. Līdz ar to mūsu esošā dzemdību nodaļa nevarēja šo visu vajadzību apmierināt, un tāpēc slimnīcas valde pirms gada pieņēma lēmumu būvēt savu jaunu dzemdību nodaļu. Esošajā slimnīcas sieviešu veselības centrā strādā zinoši un profesionāli ginekologi, dzemdību speciālisti, kas nodrošina plaša spektra ginekoloģiskās operācijas un manipulācijas. Topošajām māmiņām speciālisti palīdz grūtniecības novērošanā, kā arī vēlāk dzemdību un pēcdzemdību periodā. Daktare Jeļizaveta Murzina ir certificēts ginekologs dzemdību speciālists, kas ikdienā strādā Ogres dzemdību ginekoloģijas nodaļā. Mums tagad parādījies ļoti labs jauns sonogrāfijas aparāts, ko var izmantot tieši augļu sonogrāfijām, un tad tiešām tā kvalitāte ir ļoti, ļoti izcila. Un daudzas pazīstamas ginekoloģis no Rīgas arī sūta savas grūtnieces pie mums, jo jau ļoti labas atsauksmes. Ogres rajona slimnīca ir pilnībā rekonstruēta. Visas telpas ir izveidotas mūsdienīgas un piemērotas pacientu vajadzībām. Slimnīca aprīkota ar jaunākās paaudzes diagnostikas iekārtām un pacientu dzīvības glābšanai un ārstēšanai nepieciešamo aprīkojumu. Hemodialīzes nodaļa tika atvērta 2022. gada aprīlī. Hemodialīze ir nieru aizstāja terapija, jeb mākslīgā niere, kas tiek pielietota, kad pacienta paša nieres nefunkcionē. Pacienti šeit ierodās 3 reizes nedēļā, daži pacientiem ir arī nepieciešams 4 reizes nedēļā šeit atrasties, un pie mākslīgās nieres viņi pieslēdzās 3–4 stundas, un tādā veidā šis mākslīgā niera veids viņu funkciju, attīrot viņu organismu no toksiskām vielām un liekā šķidrumu. Ogres slimnīcas laboratorija ir vienīgā klīniski diagnostiskā laboratorija Ogres novadā, kas veic testēšanu uz vietas, tūlīt pēc parauga noņemšanas. Laboratorijā strādā ar jaunākajām medicīnas tehnoloģijām. Procesi te ir automatizēti. Asinsainas rezultātus pacients var uzzināt jau dažas stundas pēc parauga noņemšanas datamed sistēmā, e-pastā vai pie ģimenes ārsta. Ogres rajona slimnīcas laboratorija ir vienīgā akreditētā medicīnas laboratorija Ogres novadā. Veicam pacientu biomateriālu testēšanu, plaša spektra, tā kā visa veida analīzes var veikt Ogres rajona slimnīcas laboratorijā. Zobārstniecības nodaļa ir modernizēta un mūsdienīgi aprīkota, lai pacientiem sniegtu augsti kvalificētu palīdzību gan akūtu zobu problēmu ārstēšanā, gan zobu implantoloģijā. Kopš 2015. gada slimnīcā ir izveidota plaša rehabilitācijas nodaļa,
kur vairāk nekā 20 multiprofesionāļu komanda sniedz plašu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu pacientiem pēc traumām, dažādām neiroloģiskām saslimšanām, hroniskām saslimšanām vai veselības uzlabošanas gadījumos, gan pieaugušajiem, gan bērniem. Ļoti daudz pēdējā laikā esam iegādājušies jaunas tehnoloģijas, gan tam fizikālām kabinetam, magnētterapija, ultraīsviļņu terapijas aparāts. Mēs esam iegādājušies ceļā gūžas locīto kustības izstrādi mašīnu. Slimnīcas sirds vai vārti uz slimnīcu ir uzņemšanas nodaļa, jo tieši šeit ikdienu ar ātrās palīdzības mašīnām vai pašu spēkiem ierodas pacienti, kam nepieciešama steidzama palīdzība. Tad šodien ir ieradusies pacienta ambulatorā galvas sāpēm, mums ir atnācis bērniņš ar apendicītu, ir gan ķirurģiski ambulatorā pacienti, kas plānojas uz operāciju, gan pacienti ar sūdzībām, kuras iespējams ārstēt arī ambulatori. Vairāk pacienti jau stacionēti. Ogres rajona slimnīca rīkojas valstiski atbildīgi un sniedz palīdzību ārstniecības iestādēm Ukrainā, kā arī nodarbina Ukrainas mediķus Ogrē. Mūsu slimnīcā ir darbu uzsākuši šajos grūtajos laikos 18 ārstniecības personas no Ukrainas. Un ļoti labas vārdus varētu teikt par mūsu 2 ķirurgiem. Viens mums ir no Severodoņetskas, otrs ir no Zaporožas, kur ļoti čakli mācās latviešu valodu un ļoti ir centīgi darbā un tādējādi nodošana arī diennakts ķirurģiskā rakstura palīdzību. Un šos visus cilvēkus mēs nodrošinām ar darbu, nodrošinām ar iztiku un arī nodrošinām ar dzīvojamo platību. Ogres rajona slimnīca iztiek pašu spēkiem. Slimnīcas galvenais ārsts cer, ka valdība un veselības ministrija tomēr atbalstīs demogrāfiju veicinošās infrastruktūras izbūvi Ogres slimnīcā. Mēs ceram, ka tomēr valsts arī attapsies un arī varbūt mainīs nostājas tieksmē pret lokālajām slimnīcām. Un galu galā ir taču ļoti svarīgi, ka mūsu valstī nevis iedzīvotāju skaits dilst, bet aug.